Mēs ar Keitu izlēmām atbraukt uz vietu, kur noteikti vasarā ir jābūt. Tas ir ūdens tuvums. Un šoreiz tā ir jūra. Un ja jūra, tad saulkrasti. Meitenes ieradušās svarīgā brīdī. Pludmalē tiek pacelts zilais karogs, un tas nozīmē, ka šī pludmales teritorija atbilst ļoti stingriem vides, drošības, ūdens kvalitātes un pārvaldības standartiem. Pludmale – tātad droša, bet kā jūs plānojat to izbaudīt? Jāsaka, ka aktivitāšu plāns mums vēl nav skaidrs, jo es parasti šeit vienkārši braucu sauļoties, bet jāiet noskaidrot. Sveiks, Normund! Mēs esam ar Nikiju abas ieradušās saulkrastos, jo ja jau vasara, tad gribētu kādu piedzīvojumu arī pie jūras, un izlēmām, ka saulkrast varētu būt īstā vieta. Bet varbūt, ka tev ir kaut kas vēl, ko tu varētu ieskicēt, ko mēs varētu šeit pamēģināt izbaudīt. Manuprāt, tas, kurš reizi gadā nav bijis saulkrastos, tas nav izbaudījis vasaru. Tāpēc saulkrast vasara visiem ir jāizbauda. Jā, tiešām šogad mums ir vairāk jaunumi. Mums, kā jau apskatīsiet, vēl tur šiem tālāk ir apmēram kilometru garš ērts ar vides pieejamību, ar cieto segumu, pastaigu ceļš gar jūru. Tas arī, kas ir īpaši nozīmīgi, ir izgaismots arī naktī. Tātad saulkrasti, saulriets, sagaidīt saulrietu un vēl jau tumsiņi nedaudz, cik nu vasarā ir gara tā nakts, un arī naktsnīgā pastaigā gar jūru. Ļoti labs piedzīvojums. Izklausās labi. Un pasakot paldies par šiem vērtīgajiem padomiem, kur un ko darīt saulkrastos. Mēs gribam nodot arī sveicienu no mūsu raidījuma atbalstītāju Floras maizītes. Lai gardi! Wow, jā! Kas te iekšā? Super! Ēdīsim kopā! Man radās iespējas, ka saulkrasti tiešām ir īsta vasaras pilsēta. Jā, Niki, man tev jāpiekrīt. Es arī šobrīd gribētu atrasties jūras krastā. Es tā gaidīju pirmo satikšanos ar jūru šovasar, un te nu tā ir. Bet kā var pagūt apskatīt pilsētu divreiz ātrāk nekā ar kājām? Tepat aiz stūra ir velonoma. Dosimies tur. Labdien! Labdien! Sakiet, vai lūdzu ir tāda iespēja paņemt riteni nomā, lai pabraukātu pa pilsētu? Jā, protams. Un kāda ir laiciņa, uz kādu stundiņu? Jā, uz stundiņu var uz visu dienu, kā jums ērtāk. Labi, ejam varbūt tad lūkot tos riteņus. Jā, izvēlamies. Faktiski, ja tepat pa pilsētu, tad es ieteiktu šos te. Viņi pat jā, viņiem vienā krāsā. Mēs būsim kā māsības krāsā. Jā. Viņiem ir 6 ātrumi, pilnīgi pietiek pa pilsētu, lai braukātu. Un dubļusargi, bagāžnieki, visi jau ir aprīkots, tā kā varat izbaudīt. Viss tur būs gana. Jā, varat pamēģināt izprovēt. Sportiskais, jā, ar sportisko būs pagrūti pa pilsētu. Nu šis ir gluži gandrīz tāds pats kā man mājās. Jā. Tā. Pagaidi mani. Samaksā par mani. Paldies, tiekamies pēc stundas. Tiekamies pēc stundiņas, labi. Niki, gaidi mani! Uz riteņa virsmu braucam dzīvītē. Necik tālu braukušas, Keita ar Nikiju iemēģina basketbola laukumu, kas atrodas teju pašā jūras krastā. Bet es, piemēram, iztēlojos, cik patīkami būtu basketbola vai volejbola spēle šeit, jo to iespējams finišēt ar atspirdzinošu peldi jūrā. Rullējam tālāk. Kur ir zēlies? Kuru tu? Es ar delfīnu. Nu labi. Šoreiz ar supiem jūrā ne, bet kokteils gan noderētu. Un iespēja, ko tādu īstenot, nav nekur tālu jāmeklē. Pludmales kafēnītes te ir ik uz soļa. Wow! Pasties, mums pat pienesa. Jā. Policis, bet tikpat gards. Paldies. Forši. Atsaizdinoši jūras gaiss un vasara pilnbriedā. Gribas ieturēt kādu maltīti. Un, ja es pie jūras, tad atbildi uz šo jautājumu, ko ēst, ir tikai viena. Drīz jau būsim klāt. Jā. Zivis. Pa kreisi mums būs. Es tieši gribēju tev teikt.
Tas ir uz to pusīti, vai ne? Cik es sen neesmu ēdus kūpinātas zivis. Un vēl tādā vasaras sajūtā. Tev būs iespēja. Redzu zivis, Redzu zivis. Keita un Nikija ieradušās pie šefpavāra Jāņa Melnaukšņa, ko vietēji iesaukuši par Zivju Jāni. Labdien! Labdien! Mēs ieradāmies pēc zivtiņām, jo mums teica, ka šeit var dabūt vienas no labākajām un garšīgākajām zivīm Salkrastu novadā. Pilnīgi taisnība. Šodien ir tā, ka šodien situācija ir tāda, kad vakar bija jūrā stiprs vējš un pēc zivīm negāja. Bet, pat cik mums ir koncepts, ka mēs tirgojam tikai vietējās zivis, tad mums šodien ir burvīgās palīgas. Burvīgās no uzņēmuma Zivs uz ledus. Viņi ir labi ar to, ka viņa pirmkārt ir ļoti izcila un garšīga. Otrkārt, šīs zivs ir vienmēr pieejama. Ja jūrā nevar iet, tad mums šīs zivs vienmēr ir dabūna. Bet tā jau svaiga. Jā. Izskatās, ka būs ļoti gardi. Skaisti. Bet principā tāda viņa pati garšīgākā ir. Pamēģiniet, jā. Viņa forši. Tas, kā es arī teicu, ka viņai nav zviņas ādē. Viņa ir burvīga, tikai traukšķīga. Bet ļoti garšīgi. Man arī netrāpījās asaka, bet gan jau, ka viņi vēl būs. Un tad ieliekam klāt to granātā bolu. Brīnumiņu. Ar to granātā bolu. Ļoti garšīgi. Labu apetīti, dāmas! Nu, Nikija, paskaties, mēs esam izmēģinājuši aktīvo atpūtu, redzējušas jūru, pabraukušas ar ričukiem un pēdušas vēl zivi. Kā tev šis brīvdienas? Man ļoti patika un man tiešām šķiet, ka vasarai piestāv ne tikai kūpinātas un žāvētas zivis, bet arī svaigi ceptas. Bet mums ir jāskatās, kur tālāk tas piedzīvojums ceļš mums vedīs. Ļaujamies tavam brīvdienu galamērķim. Aiziet! Brīvdienas! Mēs jau nākam!